Labrīt, labrīt. Šorīt pie mums ciemos ir ieradies plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis, lai pastāstītu vairāk par plastikas ķirurga profesiju. Labrīt, Ansi. Labrīt. Jo, zin kā cilvēki klausās un domā, es arī varbūt... Vai kādu jauniešu, piemēram. Jā. Ansi, kādas ir specializācijas iespējas vispār plastikas ķirurgam? Gan ļoti plašas, gan arī ļoti sīkas un detalizētas. Ja? Mēs esam plaša specialitāte, kas darbojās ar visu veidu audiem. Un ir tiešām iespēja praktizēt gan kosmētiskajā ķirurģijā, gan rekonstruktīvajā ķirurģijā. Ir iespējams piedalīties onkoloģisku pacientu ārstēšanā, apdegumu, apsaldēšanā, ārstēšanā un visdažādākajās sfērās arī sadarboties ar kolēģiem. Nu, tādi eņģeļi medicīnas jomā. Paldies par novērtējumu. Tas tik skaisti noformulēja, Valdi. Un, ja salīdzina ar citiem ķirurgiem, kāds ir plastikas ķirurga amata plašums, ja tā var teikt? Nu, ļoti plaši. Tādā ziņā mēs bieži vien spējam pieslēgties pie jautājuma risināšanas, kas ar ierastām ikdienišķām ķirurģiskām metodēm nestrādā. Piemēram, audu pārvietošanas, pārstādīšanas, stiepšanas, pārveidošanas. Tas var būt gan bērniem ar iedzimtiem defektiem, gan pēc traumām, gan pēc onkoloģiskām slimībām, gan arī koriģējot tos pašus novecošanās procesus vai slimību izraisītas izskata izmaiņas. Ļoti radošs darbs. Radošs, bet ar matemātikas piestienu. Izkārienu, jā. Un kādas un kur parādās sadarbības ar citiem speciālistiem, Ansi? Faktiski ikdienā, sākot no acu plakstiņu jautājumiem, kur bieži vien pacienti atnāk, kas ir iepriekš bijuši pie acu ārsta un ir norādīts, ka redzes lauks ir ierobežots un prasītos tomēr ķirurģiski atvērt to actiņu plašāk. Un, protams, ar pediatriem risinot iedzimtās problēmas, ar onkologiem un krūts ķirurgiem sadarbojoties pie krūtsvēža ārstēšanas, tāpat ar sejas ķirurgiem, ja tās ir sejas traumas vai onkoloģija sejā. Tā ka ļoti, ļoti daudz ir šīs sadarbības. Paldies tev! Paldies!